Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas telpās atkal valda rosība. Gan pašreizējie skolēni un skolas darbinieki, gan arī absolventi šajā brīdī izjūt lielu prieku, jo pēc tās atjaunošanas ir atgriezušies ģimnāzijas telpās. Atvērto durvju dienā visiem interesantiem bija iespēja iepazīties ar atjaunoto vēsturisko ēku. Organizējam šo vienu dienu, kad ikvienam interesantam ir iespēja ielūkoties skolas telpās un arī skolas ikdienā. Un, manuprāt, tieši tas ir būtiski, ka nevis mēs vienkārši izstaigājam telpas, bet arī redzam, kā notiek dzīve un ikdiena skolā. Un paši jaunieši ir klātesoši, ik viens mūsu darbinieks šodien ir klātesoši, un ir prieks arī satikt alūksniešus, kas ir šobrīd alūksnieši, gan arī tie alūksnieši, kas kādreiz ir bijuši alūksnieši. Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas celta 1938. gadā un nav bijusi renovēta kopš tās izveides. Tādēļ pārbūves gaitā darbi tika veikti ar lielu uzmanību pret dažādām vēsturiskām detaļām. Mēs esam saglabājuši daudzas ēkas oriģinālās detaļas. Ir oriģinālās durvis, vietām, kur ir grīdlīstas atklājušās augstās, mēs viņas arī esam atjaunojuši, un to pat ir grūti pateikt, ka tā nav iepriekš bijis. Pateicoties un pieaicinot arhitektes Ināras Caunītes biroju, mēs esam nonākuši pie telpu dizaina plānu, izstrādes ar mākslinieckajiem apdares papildinājumiem. To jūs redzēsiet visās telpās. Visas ir unikālas, nav divu vienādu telpu. Manuprāt, šobrīd ļoti labi saskan gan vēsturiskais 30. gadu Latvijas arhitektūra ar atšķirīgiem ornamentiem, un ir ļoti jūtams arhitektes Ināras Caunītes rokraksts, kur ar mums sadarbojās, gan arī mūsdienīgais. Ir pilnībā nomainīts elektroinstalācijas, uzstādīta ventilācija ēkas zālēs, pārbūvēta apkures sistēma un ūdens apgāde. Visās skolas telpās veikts remonts, saglabājot īpaši ēkai raksturīgās detaļas, piemēram, kāpņu margas, oriģinālās durvis, flīžu grīdas gaitiņos un daudz ko citu. Ierīkoti jauni sanitārie mezgli, bet lielākās pārmaiņas ir jaunizveidotajā kāpņu telpā, kas aprīkot ar pacēlāju nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un divu skolas ēku savienojošā galerija. Skolu papildina, protams, funkcionālais izkārtojums un ergonomiskās mēbeles, kas varbūt nav seniem laikiem raksturīgi, bet ir nepieciešams mūsdienu kvalitatīvai izglītībai. Jaunieši atzīst, ka viņiem patīk, un arī šodien satiktie cilvēki visi dalās savās atmiņās par pieredzēto, jo kādreiz tiešām viss bija ļoti savādāk. Gan apmeklētāji, gan paši skolēni novērtē, ka skolas atjaunošana ir veiksmīga, un tajā tiek saglabāts vēsturiskais elements, apvienojot to ar modernajām pieejām un tehnoloģijām. Es pati esmu absolvējusi šo skolu un atrasties šeit. Tas kādreiz likās nereāli, ka šāda pāreja būtu, jo tas bija utopisks sapnis. Likās, ka tas nenotiks. Un strādājot pie šī projekta, kad saproti, ka tas bija mērķis, tad viņš vienā brīdī tapa par uzdevumu, un šodien jau tas ir rezultāts. Es teiktu, ka mēs atrodamies nākotnē. Tā ir mana nākotne, kurā mēs esam šodien. Tās pirmās sajūtas ir diezgan gan emocionālas, ir patīkami te atrasties un prieks redzēt, ka viss ir tik ļoti uzlabojies, tik gaiši, tik silti, tik patīkami, kā būtu gribējies mums arī piedzīvot, mācīties šādās skaistās telpās. Atmiņas ir patīkamas no skolas laika, un cerams, ka mūsu bērniem būs tādas pat. Jā, mēs tieši īstenībā ar tiem vārdiem arī nācām, ka cerams, ka mūsu bērni mācīsies te, kad šī skola dzīvos ļoti ilgi un laimīgi. Svarīgi, ka mums paliek kaut kas, kas ir tā kā mūsu senču radīts. Un tad, piemēram, tādā kā mums bibliotēkā var redzēt vecās krāsnes vai veca kāda plīte. Tas ir gan interesanti, ka tā kā jaunā telpā varēja ielikt kaut ko vecu un atstāt. Tagad arī jaunās abas zāles ir izremontētas, un tagad ir iespēja pirmā stāva zālē brīvajā brīdī kaut kāds starpbrīžos uzspēlēt kaut kādas spēles, piemēram, tenisa galdi, tur ir novusa, šaha galdi arī iespēja. Un tad vismaz ir arī ko padarīt skolā garākos brīžos. Būvdarbai sākās 2022. gada nogalē, un ēkas pārbūve bija viens no pašvaldību investīciju projektiem, kas saņēma vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu, lai Alūksnes novada pašvaldība varētu ņemt aizņēmumu projekta īstenošanai. Elis Ragauš, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.